Tātad šorīt, 3 naktī, pa dienu, nezinu, sauc kā gribi, ierados ar čomiņiem atpakaļ no Polijas, bijām Zakopānē, tur uz Tatru kalniem pastaigāt. Bijām tikai 3 dienas, bet vienkārši pieredze ir amazing. Uzkāpt kalnā, nebija vējš, bija perfekta saule, neviena mākoņa, +1 grāds. Nu, mums nenormāli paveicās laiku. Bet to sacīdams, pieredze ir amazing. Tu pastaigā, tu izbaudi dabu, skati, incredible. Vienkārši, liels, nezinu, kur pieksīties. Nav kur pieksīties. Gaiss svaigāks nekā es nezinu, kur. Vienkārši tāds ka tu vienkārši pie svaiga gaisa centrāls esi ieradies. Kalpos pilnīgi cits gaiss ir. Un vibe bija forši. Visi bija priecīgi, visi bija laimīgi. Noguruši, bet tā labi noguruši. Nevis tā vienkārši, pēc darba noguruši. Kā rezultātā viss bija baigi forši. Viss bija forši pirms 24 stundām, un tagad ir pagājuši 24 stundas, un esam atpakaļ Latvijā, un esam atpakaļ teleportēti savā lieliskajā realitātē ar darbiem, atbildībām, rēķiniem, komunālajiem, īrēm, darbiem, veikalu, paikām un attiecībām. Viss pēc kārtas atkal ir, un kaut kā atkal uzzina depresiju, un tās, rokas nolaižas. Bet no savas pieredzes zinu, ka depresīva epizode ir epizode, un tās lietas ir izcināmas. Un tādēļ es gribu šodien parunāt par depresiju kā tādu, jo nav man baigais tas noslēpums, bet ar to es tīri smagi cīnos ilgāku jau laiku. Un man ir nojauts, ka es neesmu vienīgais šajā pozīcijā, jo galu galā mēs esam latvieši un būt depresīviem tā kā vienkārši personality traits. Kā rezultātā es gribēju par to šodien parunāt, pastāstīt par savām pieredzēm, kas pēc man uzskata ir tā depresija, no kurienes viņa rodas, kas to ietekmē, kā to risināt, balstoties uz manu pieredzi. Es neesmu nekāds profesionāls, un padalīties savām pieredzēm, kas man ir palīdzējis, kas nav palīdzējis, kas to padara sliktāku, labāku, un ko darīt, lai vienkārši tām epizodēm tiktu cauri. Kā rezultātā, ja tev interesē, droši sēdi, skaties, izbaudi video, un svarīgi, nospied laiku, nospied īkšķīti, ja nepatīk, spied sliktu īkšķīti, kā kuram patīk, un spied abonēt. Lūdzu, paldies! Tad sāksim ar tām lietām, kuras ir salīdzinoši mazas, bet kuras visvairāk var ietekmēt tavu emocionālo stāvokli, īpaši saistībā ar depresiju. Tad lietas, kuras tu vari ietekmēt, man ir 3 galvenās. Miegs, ēdiens un fiziskā aktivitāte. Sāksim ar miegu. 8 stundas katru nakti. Tas ir nepieciešams. Jā, es saprotu, mēs esam jauni, dzīve skaista, jābauda, viss tam līdzīgi. Bet ir īpaši ziemas periodā, kad ārā ir konstanti tumšs, saule nespīd un ārā ir 50 Shades of Grey katru dienu. Miegs ir ļoti nepieciešams. Jo miegs ir, es pat nezinu pateikt, cik svarīgi viņš ir. Tā kā viņš tev reģenerē visu, tavas smadzenes, tavu fizisko stāvokli, tavu ķermeni. Viss griežās ap miegu. Bez miega ir impossible jebko dzīvē sasniegt, tādēļ tas ir ārprātīgi svarīgi. Un labākās lietas, ko darīt par šo visu. Pirmkārt, sleep schedules. Ja tu ej gulēt vienā laikā, tad ej gulēt vienā laikā. Ja tu ej gulēt 11 vakarā, tad ej gulēt arī 11 vakarā. Iet gulēt 11 vakarā nenozīmē iekāpt gultā 11 un scrollot TikTok līdz 2 naktī. Tas baigi neskaitās kā atpūta. Tādēļ, ja tu ej gulēt vienā konkrētā laikā un celies konkrētā laikā. Ķermenim vajag ciklu, tā kad tu iej ciklā, miegs paliek labāks, miegs paliek ciešās, tu spēj ātrāk reģenerēties, viss ir daudz labāk. Ieteikumi pirms miega, ķipa, pusstundu bez telefona, nelasa grāmatas, ieslēdz kaut kādu tur nakts gaismu, ja var, tas tā būžī cilvēkiem, bet realitātē vienkārši vajadzētu baigi ievērot to 8 stundu loku, periodu un iet konkrētā laikā gulēt. Ja tu vari vienkārši 10, 11, 12, izdomā cikos, bet vienkārši ej konkrētā laikā, jo tajā brīdī, kad ķermenis pierod pie cikla, miegs labāks, viss ir baigi forši. Protams, var investēt kaut kādos tur blackout curtainos, bet tās tāds nianses, tas baigi svarīgi nav. Otra lieta – pārtika. Ko tu ēd? Cik tu ēd? Kā tu ēd? Laba diēta būtu 3 reizes dienā lielām porcijām vai 5 reizes dienā ar mazām porcijām. Labāk jau pašgatavotu, protams, var iziet ārā no mājas, paēst kaut ko tam līdzīgi, bet pārāk laba diēta nav. Pamosties 7 no rīta, iepist 2 cīgas ar espresso uz tukša kuņģa, vienos dienā paņemt siera krosānu no viršiem un vakarā pielikt pilnu kuņģa ar 3 Big Mac komplektiem. Vari darīt,
neiesaku darīt. Blakus efekti būs. Pārtika ir ļoti svarīga. Ļoti svarīga. Paši, jo mēs to zinām, galu galā, pēc pašjūtas. Gan jau, ka paši zina, ka, kad paņem maķīti, sākumā ideja baigi forša, līdz tam brīdim, kad tu apēdi un saproti, ka kaut kā kuņģis nepareizi un kaut kas, viss slikti. Ir pierādījums īstenībā, ka fast foods pat tiešo ietekmē tavu emocionālo stāvokli, uz leju, diemžēl, kā rezultātā neiesaku, it īpaši, ja ir kaut kāda depresīvā epizode, tas ir sliktākais, ko tu vari darīt. Es saprotu, ka depresīvās epizodes laikā, kad jūties slikti, viss, ko tu gribi, ir vienkārši nodzerties un pārēsies, bet neiesaku. Iesaku, ja tu gribi kaut kādu no fast food vai pīcis tam līdzīgi, vienkārši, vislabāko, dārgāko, ko tu vari izdarīt. Labākais, ko tu vari, vienkārši uztaisi mājās, bet, ja nē, kaut ko handmade. Nevis vienkārši, sasaldēt no frīzera. Un pēdējais punkts – fiziska aktivitāte. Ja tu visu dienu sēdi mājās pie kompa, neko baigi nedari, un tad tu brīnies, kad vakarā tu jūties noguris, it is what it is. Fiziska aktivitāte ir ārprātīgi svarīga. Tas ir mans go-to tools, ja es čista jūtos slikti, tas ir pirmais, ko es daru. Ja man ir kaut kāda situācija, kur man prāts nestrādā, vai es jūtos down, vai man vajag vairāk enerģiju, velku kurpes eju ārā. Kaut vai par Rīgu, ja iespējams ārā no Rīgas, pie jūras, pie dabas, pa mežu nav svarīgi, stunda, 2 pastaigas, svaigā gaisā, pilnīgi pārslēdz domāšanu, ja prātam mazliet atviegloties un vienkārši ļauj jaunām domām nākt prātā. Tas ir labākais veids, kā es parasti risinu, ja kaut kā, ja es sajūtu, ka nav labi, es maucu uzreiz ārā. Un tas mans tās ieteikums arī būtu. Ja vari, pēc iespējas vairāk kusties pa āru, jo tas uzreiz palīdz smadzeņu aktivitātei. Tas, ko varbūt, es redzēju vienu stadiju, kur principā uztaisīja magnētisko smadzenēm, un pēc 20 minūtes staigāšanas, ne skriešanas, ne pie kā cita, vienkārši tīri 20 minūtes pastaigāt, smadzeņu aktivitāte uzlabojas par kaut kādiem 20 vai 30%, ja nemaldos, kas ir, ievērojami. Neirona aktivitāte, lai kaut ko tādu teica. Kā rezultātā, fiziska aktivitāte ir ārprātīgi svarīga. Nav svarīgi, ko tu dari, staigā, skrien, gyms, boks, whatever. Galvenais darīt, vienkārši ļauj iztīrīt prātu. Bet tās lietas, kuras tu vari ietekmēt. Ir arī lietas, kuras, diemžēl, tu nevari ietekmēt. Karš, ekonomika, inflācija, nezinu, tur attiecības, viss tam līdzīgi. Ir kaut kādas lietas, kuras tu vienkārši nevari ietekmēt šajā dzīvē. Kuras, protams, vienmēr ietekmē depresīvo situāciju, jo, it īpaši Latvijā, saprot, tev tā jau viss ārā, viss slikti, laiks, piemēram. Tu nevari laiku ietekmēt, nevari ietekmēt, ka vienmēr ārā ir 50 Shades of Grey. Nav nekāda tev par to vara pāri. Tāpat kā tev nav vara pāri politikai vai inflācijai, visām tām lietām. Un tās vienmēr baigi var graust un domāt, ka viss slikti, ko es te daru, kāda vispār jēga man censties, blā, blā, blā. Šeit es vienkārši iesaku tādu lietu kā stoiku filozofiju. Es neiešu kopsumā par visām tām lietām, vai ir vērts vai nav, bet ir viena lieta, kurai es pilnīgi absolūti piekrītu. Ja tu to nevari kontrolēt un tu to nevari ietekmēt, met mierā. Es saprotu, kuru tik grūti atmest un viegli teikt, ka kāds var būt, ka nedomāt par karu, nedomāt par ekonomiku, viss tam līdzīgi, bet tu to nevari ietekmēt. Tu vari ietekmēt savu situāciju un tu vari adaptēties tajā situācijai, bet kāda jēga cepties par kaut kādu ekonomisko situāciju vai kara situāciju? Tev nav teikšana tajā un nevajag par to arī baigi uztraukties. Tā kā būs sūdi, tad arī domās, tad arī risinās, bet tu risinās savu situāciju. Tev nav atbildība risināt pārējo citu cilvēku situācijas. Domā par sevi. Protams, man tagad stāvēt kameras priekšā kā jampampiņām un stāstīt, ka guļēji tikai 8 stundas dienā, ēst pareizi un veikt fiziskās aktivitātes palīdzēs uzlabot tavu mentālo stāvokli. Ir baigi vienkārši. Bet ja tev ir kaut mazākā saskarsme ar tādu lietu kā depresiju, tev ir tīri skaidrs, ka kad tā kuce nāk tavā dzīvē, viņa tevi ņems priekšā līdz pēdējai iespējai. Kā rezultātā, tad, kad tu esi tajā visā iekšā, šitās mazās lietas var palīdzēt, bet viņas ir tālu, lai palīdzētu atrisināt to visu situāciju līdz galam. Un tajā brīdī, kad tu esi tur iekšā, vēlme darīt lietas, kas tev nāk pa sliktu, paliek arvien aktuālākas, un beigās viņas padara visu situāciju daudz smagāk, nekā tev sākotnēji viņam likās nemaz. Kā rezultātā es gribu padalīties ar 2 lietām, kuras es esmu darījis, kuras man likās, ka man palīdz, bet patiesībā vairāk degradējušas nekā uzlabojušas. Pirmais, kas varbūt liekas tīri pašsaprotami, alkohols, kas liekas tīri jocīgi, jo kopsumā man ar viņu nekad nav bijušas baigās problēmas, es baigi nekad nemaz nedzēru.
Es līdz 18 vispār nebiju nekad dzēris, varbūt kaut kādu aliņu vai divus, bet tā kopumā es nekad neesmu bijis dzērājs, man tas nekad nav uzrunājis. Es arī tīri liels lightweights esmu, kā rezultātā man baigi daudz nevajag. Bet, kā jau īstam latvietim, alkohols vienā brīdī sāka kļūt par problēmu. Man tas sāka kļūt par problēmu, nevis par problēmu, bet principā par... Sākās Covidā. Sēdi mājās, nekur nevar iet, neko baigi nevar darīt, ko tu sēdies pie teļuka skaidrā. Kā rezultātā aizjām uz veikalu, paņemam māliņu, paņemam divus, un patiesībā sākumā jau bija tīri vienkārši paņem, viegls bass, sēdi, baudi dzīvi, nekas tāds nav. Bet laika gaitā kaut kā lai es gāju priekšu, un interesi pēc kaut kā stiprāka palika, un kaut kā ar laiku tas mazliet sāka snowballot, un tas kļuva ārpus kontroles. Es negribu teikt ārpus kontroles, bet es sasniedzu punktu, kur man likās, ka kaut kas nav. Jo nevar būt, ka es nāku katru dienu mājās un katru otro dienu es tā pastos un domāju, ka nē. Bļē, ka varētu vienu kokču uztaisīt. Tas tā īsi nav. Tam tā īsti nevajadzēja būt. Aliņu vasarā pie vakariņām, ok, labi. Glāzi vīna, ok, labi. Bet vienkārši atnāk mājās un uztaisīt rumkolu tikai tādēļ, ka gribās, es sapratu, ka kaut kas nav. Un alkohols ir baigi naidīgs, jo viņš pēc dabas ir depresants. Kas ir forši, jo tajā brīdī, kad tu dzert, viņš apspiež visas tavas negatīvās emocijas, viss tik forši, jautri, patīkami, bet, kā jau mēs visi zinām, nākamais rīts mēdz būt īri nepatīkams, bet par to man nekāda problēma nav, jo principā hangover kā tādi man nav, bet kas man gan ir pēc tam agresija. Tā agresija neizpaužās tur cīņās vai kaut kādās tur pierādīšanās vai tam līdzīgi. Man ir tāds nepatīkams cikls, kur es vienkārši, ja es iedzeru, tad nākamajā dienā es palieku tāds īgns. Tad, kad es esmu īgns, tad es palieku mazliet agresīvs, tad, kad es palieku agresīvs, es palieku nepatīkams pret citiem cilvēkiem. Tad, kad esmu nepatīkams pret citiem cilvēkiem, es palieku dusmīgs uz sevi, jo esmu nepatīkams pret citiem cilvēkiem, jo kādēļ viņi pelnījuši man redzēt slikto pusi, kādēļ es nevaru uzvesties normāli, kā rezultātā man gribās iedzert, jo es negribu saprast, ka es to visu daru, un es ieju tādā naidīgā ciklā, kur es vienkārši dzeru, lai apspiestu visas tās emocijas. Jeb alkoholisms, principā. Un sūdīgākais bija pagājušā gada vasarā, kad es sapratu, ka es vienkārši, šitā nevar turpināt, šis nav normāli. Un tad es, principā, izgriezu pilnībā ārā, tā kā vienkārši cold turkey, vispār nometu visu, bet tas arī nestrādāja vienā brīdī, un tāds, un atkal aizgāju šajā ziemā, principā. Bet tagad, paldies Dievam, esmu nobalansējis, un vieglākais veids, kā to atrisināt, cik tas viegli ir definēt, kādēļ tu dari kaut ko. Ar alkoholu to dara sekojoši. Ja es gribu kaut ko iedzert, man vajag definēt sev un paskatot, kādēļ es to daru un cik es to darīšu. Tātad, ja es atnāku mājās, un es gribu pagatavot labas vakariņas, un es izdomāju, ka es gribu pasīties Sopranos. Es pasaku, ka es sev varu pie vakariņā vienu glāzi vīnu ieliet, jo, es gribu izbaudīt vakaru. Ir patīkami paēst, labi paēst, pasījos labu šovu, nav pārmetumi. Bet, ja es izdomāju atnākt mājās, un es esmu dusmīgs pēc darba, un man ir vienkārši viss zaibal, un es pasaku sev, es gribu iedzert, pasaku stop. Vai tiešām tas palīdzēs? Kādēļ tu dzer uz negatīvām emocijām? Ja tu asociē alkoholu negatīvām lietām, tu viņu lietos tā, kad negatīvi ir. Tādēļ vajag mazliet pamainīt, saprast, ka, ja es gribu kaut ko iedzert, tas ir, ar iemeslu. Satiekos ar draugiem, pastīties šovu, paēst vakariņas. Tur var, bet vienkārši tā dzert, lai nospiest emocijas, fuck that, tas galīgi nav pa labu. Tā kā ar to es esmu ticis galā, paldies Dievam, un otra lieta, kuru es pilnībā tomēr izdzēsu ārā, ir marihuāna. Protams, šitas viss sākās principā Nīderlandē. Un tā jau kopsumā manta tīri laba. Tīri patīkami tajā brīdī, kad uzkurī, visi baigi forši, nekādu baigo blakus efektu nav, visi garšīgāk, mūzika labāka, saulrieta skaistāk. Forši, nevar piekasīties. Zini ko, story times, fuck it, story times. Var aiziet pa tālu. Kā es to atklāju? Vienmēr sakot, biju Nīderlandē, ievācos ar rūmeitu kopā, visi tur dzīvojam forši, viņš tā lietai fanāts. Kā rezultātā iedeva pamēģināt, pirmās pāris reizes viss bija baigi forši, sapratu, ka ok, labi, baigi nemaz traki nav. Un tad vienu dienu viņš pastāstīja, ka netālu no skolas labs kofīšops ir. Es domāju, davai, ejam. Aizies kofīšopu, un es tā skatos sen, un domāju,
ko jau sev dārgākais tikai 12 grami. Fui, 12 eiro gramā. Labrīt. Es domāju, ok. Es pasaku Džekam tāds, domā dārgāko. Viņš tās, ok, labi. Viss, paņemu. Sūds nesa vienkārši pēc cēlas. Nu, viņam bija tik potenta aromāts. Es nezinu, nu, vispār līdz kaut kādām 2 pakām ielika iekšā, viņš tāpat nesa cauri, baigi traki bija. Bet nu labi, aizējām mājās, sarolēm viss kārtībā, davai sākam smokot. Un es jūtu uzreiz, ka šis tās, nu, šitā manta naidīgi, šitā baigi koši kaklā. Bet es domāju, nu labi, nu, man maza tolerance, es baigi nav neko darīt, lai vienkārši maucam tālāk. Visu gramu uztaisa vienā jointā. Ok, labi. Es tieku līdz pusē, un man čomiņš blakus, davai es pamēģināšu arī. Keep in mind, viņš 5 gadus jau izmanto šo vielu. Un tajā brīdī, kad viņš ievelk domu, un viņam acis izbolās, viņš pasaka, šitas ir tīri stipras. Es mazliet tajā brīdī neapzināju, ko tas nozīmē, bet es sapratu, ka kaut kas nav labi. Jo ja pat viņš pie savas lielās tolerants saka, ka šitas ir tīri stipras, varētu būt blakus efekti. Bet nu labi. Saprotu, pusē metu mieru, labi, šito laikam tagad vairāk nevajadzēs. Ejam atgulties dīvānu. Apguļos uz dīvāna, un sāk viss tā kā palikt tīri interesanti, un es domāju, labi, davai aiziešu pie leduskapi. Es atceros, es eju pie leduskapi, un es grābjos pie leduskapi, un man tas lēna, tādā slow motionā krīt uz atpakaļ, un noliekos dirsi, jo es saprotu, ka vispār es esmu pilnīgi out. Un es saprotu, ok, labi, tā, ejam uz dīvānu, atrodu dīvānu, noguļos dīvāna, un vienkārši es skatos uz griestiem, un man galva iet Tokio driftā. Vienkārši viss iet zoom uz 300,000 km/h. Un Džeks nāk garām prasa, kā tev viss kārtībā, un es sadarīšu, ka jā, ok. Ko es nezināju, es tajā brīdī jau pilnībā bāls biju. Viņš zināja, ka ir slikti, bet es vienkārši domāju, ka viņš gan nezina. 3 minūtes vēlāk es vienkārši skrienu pie poda korķēju, jo viss slikti. Vienkārši viss nāk ārā. Un tas bija insane, ka es atrodu, es sēžu pie poda, un aizmugurē skan mūzika uz kaut kādiem 10%. Un man bija tā, ka es dzirdu bītu, un man ir labi. Nomainās dziesma, man nepatīk bīts, es sāku vemt, jo man viņš nepatīk. Es nezināju, ka varbūt tik spēcīga emocija no kaut kā tāda, bet nu labi, bet kāda ir tā ir. Bet, kas bija interesanti, papūtu, pagulēju, un pēc tam bija labākais highs ever. Es nezinu, kas tas ir, vai tas kaut kāds iekšējais cleansing experience, vai kas tas ir, bet vienkārši pēc tā amazing. Lieliski paklausījos mūziku, vispār nebija kur piekasīties. Un kamēr es biju Nīderlandē, protams, mazliet vairāk izmantoju to lietu, jo tur ir legāli, vai neko nemaksāt, nu labi, ņemam darām. Bet tā, kad atgriezos Latvijā, es to nedarīju. Bet iemesls, kādēļ es to Latvijā viennozīmīgi nedarīju, ir tādēļ, ka ar zāli tas blakus efekts ir paildzināts. Redzi, ar šmigu tā, ka pēc manas pieredzes tu padzer, nākamajā rītā ir tīri nekā, un pēc tam vakarā paliek tā, gribās vēl. Bet zāle ņem tavu serotoninu līmeni un uzceļ augšā. Tāpēc tu esi tik priecīgs, tāpēc viss tik jautrs. Bet tas ir resurss, kas ir izsīkstošs. Viņam jāreģenerējas ir pēc kaut kāda laika. Viņš to baigi uziet uz augšu, viņam baigi jākrīt uz leju. Kā rezultātā mana pieredze tā, tad uzkurīja vakarā viss forši. Nākamais rīts ir vislabākais, ka visi forši, visi priecīgi, visi jautri, bet pakāpeniski ar laiku paliek sliktāk. Un tas, kas man nepatīk, tas, ka nākamā diena, pēc tam, kad neesi uzkurījis, man personīgi ir drausmīgi. Jo ne tikai tu jūties ar zemu enerģiju, reāli tā kā depresīvās domas aktīvi pastiprinās. Ja tu iedzer kaut ko tādu, tavas depresīvās domas baigi nenāk priekšplānā, bet pēc tam, kad tu uzkurīji, tu baigi jūti, ka man personīgi toči nāk priekšplānā, ka es saprotu, ka šis nav labi, un uzreiz ir tā, ka baigi pa kalniem iet. Jo ar šmīgu, tu pat taisno ej uz leju, un tu paliec tajā zemajā līmenī, un pēc tam tu ej uz augšu. Bet ar zāli tu uzšauj uz augšu un tādu uz leju, un tas kritiens uz leju ir 2 reizes ilgāks. Kā rezultātā vienkārši izturēt to visu baigi traki. Es saprotu, ka tas nav man. Vai es varu uzkurīt? Protams, man patīk ik pa brīdim, bet es ar šo Latvijā nedarītu. Bet es saprotu, ka tas nav man. Es saprotu, ka tie blakus efekti man ir pārāk naidīgi, ņemot vairāk kāda man psiholoģiskā situācija mēdz būt, saprotu, ka es baigi to risku nevēlos uzņemties. Arī tas, ka
man valoda sāk ļukot. Ja es uzkurīju kaut kādas 2-3 dienas pēc kārtas, man reāli tā kā man bija grūti parunāt, es nevaru teikumus salikt kopā. Viens no iemesliem, kādēļ es nekurīju šitie te video, jo, ja es uzkurīju, reāli ir iespējams, ka nākamās nedēļas video es nevarēšu normāli teikumus salikt kopā. Tā kā tiešām vārdi mainās vietām. Tas galīgi man nepatīk. Bet tas tā off topic, bet kopsumā šīs lietas es saprotu, kādēļ cilvēki izmanto tajā brīdī, ka jūtās slikti. Jo es to arī esmu darījis. Bet es sapratu, ka šitās lietas var darīt tajā brīdī, kad tu definē, ko tu vēlies ar šo panākt. Ja tu vēlies panākt to, ka tu paliec nam, ka tu nejūti emocijas, ka tu bez no tā visa, padomā divreiz. Tu padarīsi visu tik daudz sliktāku. Ja tu vari to definēt tādā veidā, ka tas ir labi, lai pavadītu labu laiku un izbaudītu to visu, jā, var mēģināt, bet tiešām, ja tu tā domā, ja tu tā gribi, uzraksti uz papīra un padomā divreiz, vai tiešām tas, ko tu saki sev, ka tas man nāk pa labu un šis būs labā domā, vai tas ir tikai konceptuāli, vai tavs prāts tev ir iestāstījis, ka tas čista labi ir. Tas ir baigi svarīgi, ko atcerēties. Kā rezultātā, interesants lietas, interesants pieredzes, bet, izvēlēties subjektīvi vai lietosiet vai nē. Bet galu galā depresija nav ārēja lieta. Ārējās lietas var ietekmēt depresiju. To situāciju, kas tas ir, viņi var rādīt kā simptomātiku uz depresiju vai faktori, kas ietekmē depresiju, bet galu galā depresija nāk no tevis iekšā. Tas, kas tev galvā notiek un tas, ko tu domā. Un man ir personīgi jāatzīst, ka, lai gan es daudz lietas zinu, kas var palīdzēt samazināt depresīvās lietas, kas var palīdzēt risināt šo situāciju, es kaut kādā veidā vēl aizvien to netieku visu galā. Protams, nav traģiski tā, ka es vispār nevaru funkcionēt sabiedrībās, nevaru darbu noturēt. Bet tīri vienkārši ikdienišķas lietas ir neizskaidrojami sarežģītas. Neizskaidrojami smagas, nepamatoti smagas. Un tam tā nevajadzētu īsti būt. Es gribu paskaidrot, kāda man ir tā sajūta ar tādu kā analoģiju. Es kā cilvēks šobrīd, es kā vienība, esmu kuģis. Visi pārējie cilvēki, kas ir šajā pasaulē, ir citi kuģi, kas apkārt mani, un mēs visi šajā dzīvē esam vienā lielā jūrā, okeānā, sauc kā gribi. Mēs visi dodamies uz vienu mērķi. Piedzīvot šo dzīvi, kāda viņa mums ir paredzēta dot. Un dzīvei ir dienas, kad ir labi, kad ir saulains, kad nav vējš, kad dzīve skaista, svaigs gaiss, bet kā bija nesen Zakopānē. Bet ir reizes dzīvē, kad uznāk vētra. Slikti laikapstākļi tiešā nozīmē vai netiešā nozīmē. Problēmas ar darbu, attiecībām, cilvēkiem, uzvaras, zaudējumi, viss ne kaut kādas dažādas lietas. Un tajā brīdī, kad tas notiek, sākas vētra visiem nabaga kuģiem. Braucamies visi cauri savā tempā uz savu mērķi. Bet ir kaut kāds reizes, ka mēs sākam uzņemt ūdeni uz klāja. Caurums, problemātika, viss kaut kādas lietas, viss kaut kāda sūda var notikt. Visiem kuģiem ir slūžas, lai aizvērtu ciet, lai viss būtu tā kā viss smuki, varētu ūdens nostopēties. Tas tāpat kā mūsu cilvēkiem, kas ir problēma risināšana principā. Ja mēs jūtamies slikti, mēs mēģinām to risināt. Ja ir problēma, mēs mēģinām to risināt. Kaut kas notiek darbā, risinām. Dzīvē, risinām. Tā mēs to visu mēģinām atrisināt. Ir lielākas lietas, mazākas lietas, smagākas lietas, vieglākas lietas, bet tā mēs to visu risinām. Tāpat kā visi pārējie kuģi šajā vētrā. Un gal galā mēs visi esam šajā vienā vētrā. Bet kaut kādu iemeslu dēļ mans kuģis uzņem vairāk ūdeni nekā pārējie kuģi, kas liekas tīri neloģiski, jo tās problēmas, kas nāk manā virzienā, teorētiski ļoti līdzvērtīgas. Un mana uzbūve ir arī fundamentāli ļoti laba. Es nenāku no slikta origina, kur man būtu kaut kāda problemātiska situācija. On paper vismaz. Es nāku no nodrošinātas ģimenes, laba izglītība, labā pilsētā, nenāk no dirs pa kreisi, kur kaut kāda baigā problēma būtu bijusi. Kā rezultātā man vajadzētu būt tīri labā situācijā, salīdzinām visiem pārējiem kuģiem. Bet man nevajag baigi salīdzināt sevi ar citiem, jo šitā ir mana dzīve, man jākontrolē savu dzīvi. Bet es nemainu faktu, ka es uzņemu vairāk ūdeni nekā pārējie kuģi. Un man ir problēma risināt šito visu, jo kaut kāda iemesla dēļ šis ir viss smagāk. Un es zinu, ka nevajag skatīties citiem, bet vienmēr, kad es pastos citiem, es kaut kā pie sevis domāju, kā tas var būt, ka viņiem nav tas tā kā man, kādēļ viņiem tas izstās vieglāk.
Protams, ka tas izskatās vieglāk. Tas nenozīmē, ka tas ir vieglāk. Nenozīmē, ka viņiem nav sliktākas pieredzes vai labākas pieredzes, bet kaut kā kopsumā viņi tiek labāk ar situāciju galā nekā es. Un tā ir principā depresija. Ikdienišķas lietas vienkārši ir smagākas. Viss prasa vairāk enerģiju. Piecelties no gultas, savākties uz darbu, fokusēties uz darbu. Piespiest sevi uzvesties kā normālam cilvēkam. Piespiest sevi uzvesties normāli, ēst normāli, ģērties normāli, domāt sakarīgi. Viss ir vienkārši smagāk. Uzturēt acietības, piedalīties sabiedrībā. Parastas lietas vienkārši prasa dahuja enerģiju. Kas man ir iebijās, jo teorētiski man šitā nevajadzētu būt. Es nāku no teorētiski stabilas ģimenes, viss, kas ir laba izglītība, piķis ir, veselība ir, cilvēki man apkārt ir, draugi man ir, radi man ir. Viss uz papīra man jau ir tie labi, bet es nemainu faktu, ka sajūta ir vienkārši slikta, ka kaut kāda iemesla dēļ nepietiek. Teorētiski viss ir, ja kaut ko vajag, es zinu, kas var pasīt, bet stil tās, rokas nolaižas vienkārši. Un šitas nav kaut kādā tur pašnāvnieciskā veidā, lūdzu, neņemiet to tādā veidā, es pārāk ļaus tādā lietā esmu, bet es nemainu faktu, ka vienkārši reizēm rokas nolaiž, ka tu nezini, kur likties vairāk, kad tu skaties to visu, domā, ka jā, man ir labi, bet visam vienmēr ir bet. Nekad nav vienkārši labi. Ir vienmēr tāds, bet kaut kas nogāja greizi. Un tas man ir iebijās par depresiju. Tas, ka tu vienkārši nevari izbaudīt normālu dzīvi, ka vienmēr ir aizēja augšā uz kalniem pastaigāties un vienmēr tu atceries tās, šitā lieta, netika galā. Un vienmēr viņš vēl kaut kādas ārā, kaut kādas vecas lietas, vēsturiskas lietas, kaut kāda problemātika, kaut kādus sūdus, ko tu savārī, visu un nebeidzās, un neliek mierā. Un problēma ir tāda, ka ja tu nemēģini to risināt, viņš vienkārši pārņem tev, viņš apaug visu tavu galdu, apaug tavu realitāti, un tu nespēji atdalīt to prātu, kas tev ir tava realitāte, kas tev ir, un viss saplūst kopā, un tāda sajūta, ka labais ir slikto, sliktais labo, un nekas vienkārši nav, viss ir neitrāli, viss ir plakani, viss ir monotoni, viss ir Nav sajūtu, nav emociju, ir vienkārši izdzīvošana, ir eksistence. Un tā nav dzīve. Un tas, ko es domāju, tie kuģiem ir, kādēļ pārējie var izbaudīt to, ko es nevaru. Kādēļ man viss ir tik monotoni un viss tik neizbaudām, ja pārējie to var. Kur ir tas gļuks man galvā, ka es nevaru vienkārši izbaudīt to pieredzi, kāda viņi tāda ir? Un tas ir riebīgi, Un tādēļ tas vienkārši pasliktina visu to pieredzi, dzīvi, un tas viss zajebal paliek. Bet tas nav attaisnojums. Nemēģināt to risināt. Jo, ja es esmu galu galā, un man iespēja šās zemes ir būt 1/400 miljardiem, vai cik tur dahuja tur bija iespēja, šis viens faktors nedrīkst ļaut ietekmēt manu skatu uz dzīvi. Šis nedrīkst ļaut ietekmēt to faktu, ka ja es esmu, man ir jāizbauda tas, kas man te ir dots uz šīs zemes. Un kaut kādā sapistā veidā var to pagriezt to pa kaut kādu superpower savā ziņā. Jo tā, kad tu esi kaut kādā stabilākā prātā, tev viss tā kā paliek nopietns, nopietni darbi, nopietnas izglītības, vispārējais baigi nopietns. Bet tā, kad tev ir depresija, tev tāds daram, ko gribam. Pat ja tā ir pēdējā lieta, ko es izdarīšu, tā pohuj, vismaz būs forši. Tā kā ir savi labie plusi depresijai, ja tā to var teikt. Bet galvenā tā doma, ko es gribu pateikt, ka depresija ir elle, un tad, kad viņi uznāk, ir tāda sajūta, ka nebeigsies. Bet tāpat kā ar vētrām, tāpat kā ar kuģiem, vētras beidzās un kuģi nonāk galamērķī. Ir, diemžēl, tie, kuri nogrimst, bet es uzskatu, ka es nebūšu viens no tiem. Es uzskatu, ka es spēšu to atrisināt, jo mans mērķis ir to atrisināt. Es uzskatu, ka šī lieta ir pārējoša. Viņa var nākt, viņa var iet, bet mani nepievarēs. Jo, ja es esmu vēl aizvien te, un ņemot vērā, ka es to aktīvi risinu, un ņemot vērā, ka es neesmu punktā, lai es padotos šo dzīvi, es domāju, ka es tikšu to galā.
Es ceru. Man vienalga, cik tas laiku aizņems, un es nezinu, ko tas man maksās. Bet es zinu, ka tas nevar atturēt mani no tā, ka es piedzīvošu to dzīvi, kuru man te vajag piedzīvot. Un depresija nestāvēs ceļā tam, ka es tikšu līdz punktam, ka es spēšu šo dzīvi pieredzēt par to, kāda viņa ir. Bez monotonām emocijām, bez apspiešanas, bez aizspriedumiem, vienkārši spēšu izbaudīt. Tā kā uz to es arī strādāju. Un es ceru, ka ja tu jūties šādi, vai šis tev rezonē, vai tu esi to pieredzējis, es ticu, ka ja tu spēj sajust šo, kas tas ir, un tu spēj reģistrēt to, ka tev tas arī ir, ja tu spēj to reģistrēt, tu spēj to risināt, ja tu spēj to risināt, tu spēj tam tiks pār. Tā kā salam, bratan, mēs šajā vētrā esam kopā un turamies, gan jau sajies. Paldies par uzmanību!